Smeceres Sila trasē Madonā valda īsts sacensību azarts. To jūt gan sportistu vidū, gan skatītāju rindās. Ziemīgie apstākļi, starptautiska konkurence un starts mājās padara Ibu junioru kausa posmu par īpašu notikumu Latvijas biatlonā. Pirmajā sacensību dienā junioru 7,5 km sprintā sudraba medaļu izcīnīja Latvijas izlases biatloniste Estere Volfa. Guļu šaušanā aizvarot visus mērķus, bet stāvus pieļaujot vienu kļūdu, Volfa uzvarētājai no Slovēnijas zaudēja 1,7 sekundes, nodrošinot Latvijai pirmo godalgu šajā junioru kausa posmā. Bija tādas vieglas sajūtas trasē, jo trase arī diezgan parocīga man un laikapstākļi un visa slīdamība ļoti labi, tā kā esmu priecīga par šo rezultātu. Vīriešu junioru 10 km sprintā Latvija ieguva uzreiz 2 vietas labāko desmitniekā. Rihards Losbergs izcīnīja 5. vietu un uzrādīja ātrāko slēpošanas laiku trasē, bet Matīs Meirāns finišēja 7., apliecinot Latvijas sportistu konkurētspēju spēcīgā starptautiskā konkurencē. Stāvu šaušanā diemžēl sanāca ķibele, izkrita aptver un iekrita ugunslīnijā un pazaudēja vērtīgas sekundes. Kopumā, es teiktu, pirmā top 6 priekš manī pirmā puķa ceremonija, un es esmu varbūt apmierināts ar to. Prognozes tālāk, jo mačs turpinās. Es ceru uz kaut ko vēl augstāk, es jūtos labi un jā. Tad jau redzēsim tuvākajās sacensībās. Tas baigi labi bija. Šāds diezgan labi. Mazliet žēl, ka stāvs pirmā izšāva garām un gurus arī varēja izēt trāpīt, bet savādāk labi. Bet uz šobrīd tev ir sajūta, ka tu atdevi visu sevi vai tu pietaupījies? Nē, šodien es atdevu visu, ko varēju. Un ņemot vērā, kad atlases man negāja tik labi, šis tāds labs iepriecinājums. Apmierināta ar paveikto ir arī madoniete Keita Kolna, kura, kā jau mājas trasē, saņēma vislielāko līdzjutēju atbalstu. Sajūtas brīnišķīgas, ļoti labs atbalsts no madoniešiem, visi, kas sabraukšu skatīties, tiešām ļoti laba atmosfēra un tiešām palīdzēja trasē. Ātrums varētu būt labāks, pie tā jāstrādā, bet par šaušanu arī prieks, ka viens sods tikai tas, manuprāt, ļoti labi priekš mana līmeņa. Skats tālāk, skats nākotnē? Jāpabeidz Madonā startēt, tad jāsjās pa nākošo nedēļu vai atlasos, bet galvenais mērķis šogad paliek Vācijā jauniešu pasaules čempionāts. Un tas viss caur smagu darbu un neatlaitību, ko ikdienā vislabāk redz treneri un ģimene, kas arī šodien līdzjutēja rindās. Kā ir skatīties, kad meita mokās? Grūti. Man liekas, lielāks pārdzīvojums nekā viņai pašai. Bet cik viegli vai grūti ir tā ikdiena? Grūti jau ir, teiksim, ceļš apvienot gan sportošanu, gan mācībos, teiksim, ja ir nometnes vai arī, teiksim, izlases starti kaut kur ārzemēs. Grūti un pēc tam tas skolāts ceļš tos galus savilkt un režīms arī. Bet jūs atbalstat un viņi iet uz mērķi? Protams, jā, iet uz mērķi. Ibu juniora kausa posms Madonā pulcēja sportistus no 18 valstīm un ir augstākā līmeņa starptautiskās biatlona sacensības Latvijā kopš 2023. gada Eiropas junioru čempionāta. Organizatori uzsver, šāds notikums apliecina Smeceres Sila spēju uzņemt augsta līmeņa sacensības arī nākotnē. Cik viegli vai grūti ir izcīnīt šo iespēju rīkot sacensības tieši šeit Madonā? Jā, tas nav vienkārši, jo ir daudzas bāzes, daudz, kur notiek sacensības, ir jāsagatavo infrastruktūra ļoti labi, ir jāinspicē starptautiskiem inspektoriem, lai vispār varētu šeit dabūt biatlonu sacensības, jo konkurence arī šajā rīkošanā uz biatlonu ir ļoti liela. Un ja mēs skatāmies uz priekšu, tad ir šie mači, bet turpinājumā, kas vēl šajā ziemas sezonā sagaidāms? Jā, šajā ziemas sezonā jau pēc nedēļas notiks Baltijas kausa biatlonā, kas ar pulcēs kuplu skaitu noteikti vairāk kā 200 biatlonus no Baltijas valstīm, arī Somijas, Zviedrijas visticamāk. Pēc tam mums pasaules kausa kamanu suņu sacensības, kas jau norisināsies februāra sākuma daļā. Pēc tam vēl vairāk Latvijas čempionāti biatlonā un slēpošanā. Un, protams, arī aicinām pilnīgi visus piedalīties tautas slēpojumā Madonā 2026, kas norisināsies 21. februārī. Vēl tikai jāpiebilst, ka sestdien paredzēts masu starts, kurā piedalīsies 60 labākie sportisti pēc sprintu rezultātiem. Savukārt pēc tam trasē, kas sagatavota 30 km garumā līdz pat Smeceres krogam, tiek gaidīts ik viens slēpot gribētājs. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.